Kad vienreiz atnāks pasniegs. Es taču gribu zināt, vai varavīksni uzņem vai nē. Rozīt, tu uztraucies vairāk par varavīksni? Es nemaz neuztraucos. Kad mani uzņems lidoņu akadēmijā, ja tevi uzņems, nepiesauc nelaimi. Tici man, noteikti uzņems. Nepiesauc nelaimi. Viņa ir ciema labākā lidotāja. Ciema? Iespējams, es esmu labākā visā karaļvalstī. Es nebrīnītos, ja pirmajā dienā mani uzņemtu lidoņu komandā. Atnesu vēstuli varavīksnei. Mani neuzņēma. Uzķērāties! Jūs gan esat lētecīgas. Tā mani varētu neuzņemt. Es tik ļoti priecājos. Paldies! Rozīt, man ir laiks doties. Labi, var iet. Jo ātrāk būšu tur, jo ātrāk parādīšu, ko protu. Tiksimies pēc nedēļas, lai veicas. Veiksmi nevajadzēs. Un raksti vēstules. Vai viņa dzirdēja? My little pony, my little pony. I used to wonder what friendship could be, until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun, a beautiful heart, faithful and strong, sharing kindness, it's an easy feat, and magic makes it all complete. You have mine. Do you know you're all my very best friend? Mans mazais ponijs, draudzība ir brīnums. Tas būs lieliski! Paskatieties, kas te sanākuši! Jūs noteikti domājat, ka tiksiet uzņemti komandā? Tieši tā! Domājat, ka esat piemēroti tik elitārai vienībai? Tieši tā! Tad es jums atklāšu noslēpumu. Nesat viss! Ja jūs tai būtu piemēroti, jau būtu komandā! Joprojām domāju, ka es īpaša? Nebūt ne. Domā, ka esi ļoti prasmīgs? Izskaties kā akadēmijas sliktākā lidotāja. Noteikti jau rīt izstāsies. Nē, es nemēdzu padoties. Jā, tu? Tu taču netiktu pat līdz karo kātam. Iesaku pārbaudīt. Kā lūdzu? Ļaujiet parādīt, ko protu. Tu gribi pierādīt, ka es kļūdos? Tieši tā. Tev būs tāda iespēja. Aplidojot 500 apļus. Pilnīgi visi. Tūlīt pat. $499. Vēl atlicis viens aplis. Uz priekšu. $500. Nav slikti. Galīgām iesācējām. Mani sauc Zibenslode, varavīksne. Varbūt dosimies uz ēdnīcu? Protams. Rozīt, varavīks nav projām pat 24 stundas. Pagaid, lai viņa iekārtojas. Iesim apciemot zvaigznīti. Princes viņai ieteica jaunas burvestības. Jaunas burvestības? Labi.
Pagaidi, ja es neredzēšu, ka pienāka vēstule, es to uzreiz nevarēšu izlasīt. Tad es uzreiz nevarēšu atbildēt. Ja neatbildēšu, viņi domās, ka nesaņēma vēstuli. Viņi domās, ka tā pazuda. Ja uztrauksies, nespēs koncentrēties. Un tad viņai mācībās neies labi. Ja viņai neies labi, izmetīs no akadēmijas. Ja viņa izmetīs, netiks lidoņu komandā. Tad visi viņas sapņi par lidošanu būs vējā. Un es pie visa būšu vainīgā. Tātad tu paliksi pie pastkastes? Jā. Tā vēlies. Lidoņi ir pasaules ātrākie un labākie lidotāji. Taču reizēm arī mums noreibst galva. Kad tas notiek, mums ātri jāatgūst līdzsvars. Šī ir īpaša iekārta, ar kuras palīdzību mēs imitēsim reiboni. Jūsu uzdevums pēc iespējas ātrāk atgūt līdzsvaru un lidot taisni. Kad tas izdosies, pienācīgi jānosēžas. Kurš pirmais? Tu. Aiziet. Es? Uz priekšu. Esi gatava? Jā, esmu. Sākam. Pietiek. Sekundes. Nav slikti. Bet pārāk nesapriecājis, kurš būs nākamais. Labi, Varvīksne, rādi, ko māki. Lai notiek. Labi, aiziet. Pietiek 6 sekundes. Tas ir jauns rekords. Izskatījās tik viegli. Jā, man tas padodas. Zibenslode, tagad tu. Vai varat palaist ātrāk? Es vēlos izaicinājumu. Droši vien. Kā vēl? Labi, kā vēlies. Pietiek! 6,5 sekundes. Nav slikti. Lieliski! Nākamais! Visiem ir vairāk par 6 sekundēm. Mums uzreiz vajadzētu uzņemt lidoņos. Jā, es piekrītu. Uzmanību! Turpmākās mācības notiks pa pāriem. Es no rīta paziņošu, kādi tie būs. Viens ponijs būs vadonis, bet otrs palīgs. Lai veicas! Veltīgi tērē laiku, jā! Kurš no poniem būs mans palīgs? Kas ir? Labāk paskaties sarakstā. Es būšu palīdze. Mēs būsim kopā. Vai tas nav lieliski? Vai es drīkstu ienākt? Varavīksne, ko tu vēlies? Es uzrādīju vislabāko laiku. Tikai 6 sekundes. Un tad? Jūs man iecēlāt par palīdzi. Jūs ar Zibenslodi kopā būsiet neapturamas. Vai tad tev tā neliekas? Nē, tas ir jā. Mēs patiešām būsim neapturamas. Tad kas tev nepatīk? Man vajadzētu būt vadonei. Zibenslode ir vairāk gatava izaicinājumiem, tāpēc viņa būs vadone. Saprati? Jā, sapratu. Labi. Šodien notiks karogu meklēšana. Es jūs sadalīšu 2 komandās – sarkanai un zilajā.
Uzvarēs tā komanda, kas atradīs visvairāk pretinieka karogu. Tas būs ļoti aizraujoši. Ja domājat, ka tās būs izklaides, jūs kļūdāties. Šīs ir nopietnas mācības, nevis atpūta. Vadoņiem un palīgiem jālido kopā. Ja šķirsieties, tiksiet diskvalificēti. Vai sapratāt? Sapratām! Tad sāksim! Vai esi gatava? Jā! Vai redzēji kādu karogu? Vēl nē. Vienu redzu. Lieliski. Mums jālido ātrāk. Šādā ātrumā abas nevarēsim. Zibenslode un varavīksne atrada pirmo karogu. Nāc, meklēsim pārējos. Jā, acu mirkli. Tev nekas nekaiš? Jā, protams. Viņa joprojām gaida. Kaut mēs viņai varētu palīdzēt. Palīdzēt? Man var palīdzēt tikai vēstule no varavīksnes. Ir pagājuši 3 dienas. Viņa mūs noteikti vairs neatceras. Viņa vairs nezina, kā mēs izskatāmies. Rozīte, pirmo reizi dzirdu. Kas viņa ir? Ja tu tā uztraucies, uzraksti viņai pirmā. Protams, tā ir lieliska ideja. Pagaidiet, es izdomāju kaut ko labāku. Aizsūtīsim varavīksnei paciņu, lai viņa par mums neaizmirst. Taču ne, nu jau būs par vēlu. Varbūt tad viņa atcerēsies. Rozīte varavīks noteikti atceras, kas mēs esam un kā izskatāmies. Taču mēs varam viņai aizsūtīt paciņu. Sūtīsim paciņu? Sūtīsim pa pastu? Nē, tā nevaram darīt. Kāpēc? Ja nu pasniegs to pazaudē. Ja nu tos saņems kāds cits, sāks par mums domāt un kļūs par mūsu draugu, tad varavīksne pat neatcerēsies, ka viņai kādreiz bija draudzenes. Vai jūs kaut ko sapratāt? Nē, es izdomāju. Mēs pašas varavīksnei nogādāsim paciņu. Ceļojums ir laba doma. Es piedalos. Es došos līdzi. Es arī. Un es arī. Ja viņi mūs reiz nepazīst, neuztraucieties, paies laiks, kamēr atgūs atmiņu. Šodien jums būs jāveic gaisa šķēršļu josla. Jums pēc iespējas precīzāk jālido ārkārtīgi grūtos apstākļos. Nedomājiet par uzvaru. Šīs nav sacensības. Un tagad visiem sagatavoties! Vai viņas ātrāk nevar? Es nekādi nevaru apdzīt. Tas nekas. Mēs varam lidot saskaņoti un parādīt kādus manevrus, protams. Nu, labi. Vai tad viņas ir gliemeži? Tas ir tikai viegls vējiņš. Beidzot, mēs varēsim viņu sadzīt. Nav slikti. Jauns ātruma rekords. Salikt jūs kopā bija pareizais lēmums. Izskatās, ka pārējiem īpaši labi neveicas. Es došos viņam palīgā. Jūs varat agrāk iet pusdienās. Jā, labi. Liels paldies! Zibenslode! Varbūt nākamreiz citus neapdzīsim. Tādā ātrumā nekur nevar tikt.
Lidoņiem ir jāprot ātri atgūties. Tu taču redzēji, kas notika? Lai viņi pamācās. Mēs neesam vainīgs pie tā, ka lidojam daudz labāk. Visi nevar kļūt par lidoņiem. Tikai labākie no labākajiem. Jā, laikam jau tā ir. Bet, protams, iesim paēst. Šis lidojums man uzzina apetīti. Es zinu, ka mēs varam vislabāk pārspēt pārējos. Mēs jau esam vadībā. Vai tu man palīdzēsi? Zibenslode vienmēr sevi izaicina, tāpēc viņa ir vadonē. Lai notiek! Tad seko man! Es to nespēju kontrolēt! Tas ir virpulis! Turieties! Vai jums viss kārtībā? Jā. Rozīt! Tu mani atceries? Protams, ka es tevi atceros. Ko jūs visas te darāt? Mēs tev atvedām paciņu. Mēs nezinājām, ka te plosās viesuļu virpulis. Tas bija lieliski! Lieliski! Manas draudzenes gandrīz gāja bojā. Taču viņas tomēr ir dzīvas. Mēs savācām visus mākoņus. Virpulis tos aiznesa projām. Pārējiem būtu jācīnās vairākas dienas. Vai tu tiešām ar to lepojies? Es tevis dēļ sasitu spārnu. Vakar šķēršļu joslā tu pārējos vienkārši nogrūdu malā. Tu izveidoji virpuli, kas gandrīz aprija manas draudzenes. Jā, un tad es saprotu, ka tu gribi būt vislabākā es arī. Taču tu rīkojies nepareizi. Lidoņi gan tā nedomā. Uguns būtu man iecelt par vadītāju, bet tevi par palīdzi. Jā, tev ir taisnība. Es ceru, ka tas ir svarīgi. Jums ar zibenslodi jāvāc mākoņi. Mēs jau pabeidzām. Jau pabeidzāt? Tas ir jauns rekords. Izstāsti, kā to izdarījāt. Tieši tāpēc es atnācu. Zibenslode nolēma izmantot virpuli. Mākoņu vākšanai diezgan ekstrēma metode. Taču jūs ļoti ātri pabeidzāt. Laikam izvēle bija pareiza. Šīs pareizās izvēles dēļ gandrīz zaudēja draudzenes. Starp sevis izaicināšanu un neapdomīgu rīcību ir ļoti liela atšķirība. Ja šeit tiek atbalstīta neapdomība, ja lidoņiem ir tādas vērtības, tad es te nevaru palikt. Ko tas nozīmē? Es aizeju. Ko tu izdarīji? Tas taču ir tavs sapnis. Nē, vairs nav. Man ļoti žēl. Es zinu, cik tev tas bija svarīgi. Varavīksne! Kā tu varēji aiziet, nesagaidot manu atbildi? Lidoņi meklē visprasmīgākos lidotājus. Taču tev ir taisnība. To nevar sasniegt uz citu poniju rēķinu. Svarīgi ir ne tikai izaicinājumi, bet arī mūsu izaugsme. Tu pierādīji, ka to saproti.
Varavīksne, tu neesi palīdze. Tu esi vadone. Nevar būt. Un tagad 20 apļus. Jā, tūlīt. Pagaidi, tu taču neatver savu paciņu. Filmu demonstrēšanai sagatavot kompānijā SDI Media Latvija 2014. gadā. Tulkojas Zana Linde, lomas ieskaņoja Laila Kirmuška.